Ir 18:31 minūte, piespēlē Gunārs Jakobsons, labvakar. Un šoreiz runāsim par pasaules čempionātu. Nē, tas nebūs pasaules čempionāts futbolā, kur kvalifikācijas spēlē pēc pāris dienām. Pēterburgā tiksies Latvija un Krievija. Tas nebūs arī tas pasaules čempionāts hokejā, kas notiks Rīgā nākamā gada maijā, un kura daudz funkcionālo halli mēs gaidām jau gatavu pēc daudz mēnešiem, faktiski februāra mēnesī. Bet tas būs pasaules čempionāts hokejā, kas sāksies jau pēc pāris dienām, man pat bail tā teikt, ja? Gunārs, sveicināti praktiski rīt. Rīt būs jau reģistrācija un svinīga atklāšana. Jā, jūs dzirdējāt Romānu Blumentālu, Latvijas Galda hokeja federācijas prezidentu, kurš atnāca uz piespēli kopā ar vairākiem viesiem, ar kuriem viņš tūdaļ jūs iepazīstinās. Tātad pasaules čempionāts Galda hokejā. Pirmoreiz Rīgā, pirmoreiz Latvijā. Pilnīgi pareizi. Kā labi šāds gods, kā labi šāds tiesības tieši Latvijai? Tāpēc, ka mēs 2001. gadā kopā ar Ivaru Viļķēnu un vēl visu mūsu izlases aizbraucām pirmo reizi uz Pilzeni, kur bija 7. pasaules čempionāts, un pierādījām, ka Latvijai ir varbūt tāds gods, un Latvija spēja organizēt pasaules čempionātu galda hokejā. Jā, tātad Ivars Viļķēns arī kopā ar mums šovakar piespēlē, kā viņš pats sacīja, vecais buks. Jā, šim vecajam bukam ir apaļ 25 gadi, ja nemaldos, bet pasaules čempionāta pieredze jau ir itin iespaidīga. Labvakar. Ir iespaidīga priekš Latvijas līmeņa. Vienkārši ir tā, ka Latvija piedalīsies 2 čempionātos līdz šim, un abos es esmu piedalījies Latvijas izlases sastāvā. Pagaidā, tu teici, Latvijas līmenis tas tā skeptiski sacīt, Latvijas līmenis kaut kur tā zemāks, teiksim, salīdzinot ar Zviedrijas līmeni vai kādu citu līmeni. Vienkārši Latvijā galda hokejs kā sporta veids sācis attīstīties tikai pirms 6 gadiem. Mēs esam pavisam jauniņi vēl šajā ziņā. Un pats es sācu spēlēt pirms cik gadiem? Arī tad es sāku spēlēt. Es esmu viens no pirmajiem, principā. No celmlaužiem tātad? No celmlaužiem nē, bet es esmu pirmais, kurš pievienojās tā kā no nākamā viļņa. Aha, nākamais vilnis. Ko nozīmē nākamais vilnis? Kurš tā bija tas pirmais vilnis? Pirmais vilnis laikam bija tie, kas apvienojas ap Ēriku Loku un sākuši spēlēt to spēli šeit Latvijā. Atsākuši, var teikt. Sāk dziedāt un spēlēt un dziedāt. Var arī tā teikt. Mēs dziedāsim tālāk arī angliski nedaudz, jo mums ir viesi gan no Zviedrijas, gan arī no Kanādas. Tātad lūdzu iepazīstina ar saviem viesiem. Jā, cienījamie draugi, man ir, es teiktu, gods stādīt priekšā. Mums ir šeit studijā pasaules čempions Daniels Vālen. Daniel, hello. Hello. Jā, mēs sasveicinājamies vēl. Un viņš Cīrihē 2003. gadā izcīnīja šo titulu, bet viņš jau spēlē, sākot ar 5 gadiem, laikam pirmo reizi viņam uzdāvināja šo hokeju, galda hokeja stiga, un viņš ilgi spēlēja viņu. Jā, un tātad Daniels Valens no Zviedrijas, pasaules čempions, un viņš šeit mēģinās aizstāvēt savu pasaules čempionu titulu. Šeit, tad man jāstāda priekšā topošās starptautiskās federācijas var teikt, darbinieks vai aktīvais biedrs Magnus Bovī. Magnus, hello. Hello. Arī no Zviedrijas. Un šeit ir pavisam unikāls cilvēks. Viņš ir piedalījies jau 6 pasaules čempionātos, un šoreiz viņš atbrauca uz Rīgu kā volantieris vienkārši palīdzēt mums organizēt no Kanādas. Ja? Un viņš ir arī Montreal Canadiens halles darbinieks, un tas ir Piers Kaštanē, pareizi. Vispār es teiktu kaštāns, tad ir, vai šastāns, tā būtu pareizi. Šastanē, Kastanē. Šastanē ir pareizi. Pierre Šastanē. Mēs jau ar Canadiens komandu esam pazīstami, kā zināms, šī vienīgi viesojas Rīgā pirms vairākiem gadiem, to arī atcerījās tepat pirms pārējais mūsu sarunā Piers. Bet es domāju, ka, pirmkārt, vajadzētu lūgt mūsu pasaules čempionu pastāstīt nedaudz par galda hokeju Zviedrijā. Cik tas ir populārs? Daniel, could you tell a little bit about table hockey in Sweden? How popular is? Table hockey has been very popular in Sweden in almost 50 years. Viņš saka, ka jau apmēram 50 gadus tas galda hokejs ir populārs Zviedrijā. And since beginning of 80s, we only play on Stiga. Un sākot ar 80. gadiem mēs spēlējam tikai uz Stigas hokejiem. Yeah.
and the first Swedish champion was in 1982. Pirmais Zviedrijas čempionāts notika 1982. gadā. And the first World Championships was Un in Stockholm pasaules čempionāts arī bija pirmoreiz Stokholmā in 1989. 99. gadā. So this weekend in Riga it will be the 9th Un World Rīgā Championship. tātad nedēļas nogalē būs jau 9. pasaules čempionāts. Jūs uz Rīgas atbraucat ar cerībām vai ar tādām bažām un bailēm galu galā jūs varat tikai zaudēt? Do you come with afraid to lose your title? Yeah, I don't consider myself as the number one favorite this weekend. Jā, I es think there is neuzskatu, ka es esmu favorīts numur 1 Yeah, I šajā think there čempionātā. is- Es domāju, ka ir maybe 10 people who can win this kā title. 10 cilvēki, kuri varētu vinēt šo titulu Yeah, and šeit Rīgā. I'm very happy because previous years there has always been a winner from Sweden, but Nu, I es think esmu principā laimīgs, jo iepriekšējos čempionātos uzvarētājus gaidīja tikai, ka tie būs zviedri. yeah, but I think this year Nu, es there domāju, can be a winner from varētu būt Russia, gan Krievija, no Finland, Krievijas, no Somijas, or even Latvia. un I arī think, no Latvijas. Es domāju, ka yeah, I think one of the favorites this time will Viens be no Edgar Saisi from favorītiem varētu būt Edgars Latvija. Caits no Latvijas. Jā, un ko Danielam varētu piebilst viņa tautietis Magnus, runāt par Zviedrijas And what do hokeju? you think, or could you tell about Swedish hockey, table hockey? And there are about 200 players who play Zviedrijā organized. spēlē apmēram 200 spēlētāji organizēti, And we have about 10 major competition each year. un katru gadu mums ir apmēram 10 lieli turnīri, lielas sacensības. And the biggest is the Swedish Championship. Un, protams, lielākais ir Zviedrijas Masters vai Zviedrijas čempionāts. Jums, Pierre, šīs ir 7. Pierre, for you, this is the 6th Meistarsatsība. World It is the Championship. 7th Nē, man World jau ir Championships that 7. I've, pasaules taken part čempionāts, Es kurā saku, es... es saku 7. Jā, Jā, es arī teicu. Kas ir mainījies šajās pasaules čempionātos? Jums ir liela praksa, teiksim, kas, You kas have ir big jauns? experience. Do we have something new? What did change in this whole times? Oh my, the quality of the players. Vai nu noteikti spēles kvalitāte ir mainījusies? Okay, and Un, Ko nozīmē spēles kvalitāte? what Jūs does it izpratnē? mean? Quality of well, the game. quality of the players. Nē, nu Okay, tiešām kā spēlētāji tagad tas līmenis, laikam runiet par līmeni. okay, quality of the players. You know, when I first Kad came es, to Stockholm back in Atnācu uz 1989, 99. gadā Okay, uz the pirmo caliber of players čempionātu was there uz because you Stokholmu. had Tad bija, Swedes, protams, Finns, bija Zviedri, and Somi, ļoti players from stipri. Åland, who were there the first ever world Un championships. holandietis ir vinējis Holand. No, Åland. It's an Nē, island. nē, No, it's uzvārds. an island Cilvēks, kas between- ir, jā, tas ir tāda sala, no Yeah, kurienes between bija Sweden and pirmais čempions. No, go Jā, ahead. Ivar, nu, tavs viedoklis, teiksim, par to, ko nu pat mūsu viesis sacīja, kā attīstās šis galda hokejs tavā izpratnē? Pateicoties, kam galvenokārt ceļ šis te līmenis, tas ir spēlētāja meistarības līmenis, tas ir domāšanas līmenis, tas ir spēles tehnika vai tas ir inventārs vai vēl kas cits. Es domāju, pasaulē tīri līmenis ir cēlies tikai uz tā rēķina, kad ir pienākuši ļoti daudz jaunas valsts klāt. Latvija, Krievija, un līdz ar to Zviedriem, Somiem, Čehiem, Norvēģiem, viņiem cits nekas neatlika, kā vienkārši sākt nopietnāk trenēties un spēlēt. Jo tagad ir tā, ka Latvijas spēlētāji spēlē pirmajās vietās visos Eirolīgas posmos. Tas pats Edgars Caits vinnēja Rīgas kausu, spēlēja pat izcīnīt 3. vietu Maskavas kausā un ļoti smagās cīņās ar Krievijas spēlētājiem, kas ir pasaules reitingā šobrīd ir pirmajās vietās. Un uz tā rēķina, ja visā pasaulē galda hokeja līmenis ir ļoti cēlies. Jo, piemēram, Latvijā līmenis ir tā cēlies, ka es no savas ierastā stabilās vietas 8. izkrits ārpus pirmā 16. šobrīd. Un tas vienkārši norāda to, cik strauji ceļās līmenis tieši jaunajās valstīs. Runājot par jaunajām valstīm, minēja Krieviju. Nu, pieskaitīsim arī to pie jaunajām valstīm, ja runā par galdu hokeju. Kā tu skaidro, kāpēc Krievijā šis līmenis tā ir cēlies? Tāpat kā pie mums, tikai uz junioru rēķina, jo juniori nav citas nekādas, varbūt, intereses, nodarbes, tur neiet spēlēt futbolu vai lielo hokeju vai basketbolu, bet spēlē galdu hokeju, jo tie arī cilvēki, kas teikam nav nodarbojušies citiem sporta veidiem, viņi nāk spēlēt galdu hokeju, viņiem vispār rodās priekšstats par sportu kā tādu,
un viņi pēc tam arī pievēršās kaut kādiem citiem lieliem sportiem. Lai gan Latvijā ir pilnīgi otrādāk. Latvijā vairāk tieši visi spēlētāji pirms tam ir nodarbojušies diezgan nopietni ar citiem sporta veidiem - volejbolu, futbolu. Tā kā tas ir tikai alternatīva galvenokārt šajā gadījumā. Tu vairāk kārt teici nopietni nodarbojušies, nopietni trenējušies. Ko nozīmē nopietni trenēties galda hokejā? Galda hokejā? Kādreiz man likās, ka nopietni trenēties katru dienu ar manu kompanionu Raivu Sternātu uzspēlēt pa stundiņai hokeju. Tas jau šķita Latvijai ļoti nopietni. Bet tad tas pats Dzidis Ozoliņš ar savām 6 stundām dienā, varbūt ne katru dienu nedēļā, pacēla Latvijas galda hokeja līmeni pilnīgi citos augstumos jau. Un es pieļauju, ka jaunie spēlētāji, juniori, es neticu, ka viņi trenējās mazāk. Tas vienkārši nebūtu iespējams, jo Krievijas vadošie, kā Aleksejs Zahārovs un Ivans Zahārovs, viņi katru dienu pēc skolas 5 stundas spēlē tikai galda hokeju. Nodod treniņi, speciāli izstrādāti, ko katru dienu darīs, kādu metienu šajā dienā atstrādās, vai aizsardzību, uzbrukumu. Tas viss ir pārdomāti. Jā, es domāju, ka būtu ļoti interesanti to pašu arī pavaicāt pasaules čempionām Danielam Valenam, bet to mēs izdarīsim pēc pauzes. Tagad paklausīsimies, ko mums teiks Uldis Jirgens saistībā ar Latvijas sporta aktualitātēm. Es atgādinu, ka mēs šovakar piespēlē runājam par galda hokeju, pušoties pasaules čempionātam, kas pēc pāris dienām sāksies tepat Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes zālē. Un piespēlē šovakar mūsu Hokeja federācijas prezidents Romans Blumentāls, viens no izlases dalībniekiem Ivars Viļķens, pasaules čempions Daniels Valens no Zviedrijas, Piers Šastanē no Kanādas, kurš strādās arī šais meistarsacīkstēs, un Magnus Bovī, kurš pārstāv Zviedrijas galda Hokeja federāciju un ir viens no starptautiskās Hokeja federācijas pārstāvjiem šeit Rīgā. Tātad Uldis Jirgens. Lūdzu, Uldi. Paldies Uldim par aktualitātēm. Piespēle turpinās, un tajā šovakar par pasaules čempionāta galda hokejā, kas pēc pāris dienām notiks Rīgā. Pirmoreiz šāds čempionāts notika mūsu valsts galvaspilsētā. Un piespēles viesi Romans Blumentāls, mūsu Hokeja federācijas prezidents, Ivars Viļķens, izlases dalībnieks, kā arī pasaules čempions Zviedris Daniels Valens, viņa kolēģis Zviedrijas federācijas pārstāvis Magnus Bovī un Piers Šatanē no Kanādas. Šastāns. Nosauksim viņu par Šastānu un viens. Nornāts, jā, bet mēs pievērsīsimies tagad Danielam. Vaicājums tas pats, kas Ivaram. Kā viņš trenējas, kā viņš gatavojas, kā viņš pārsvārdos raksturot savu. How do you make training? How do you prepare for... Well, I started to play on national level when I was 13 years old. 13? 13, yeah. Es sāku spēlēt nacionālas izlases līmenī, kad man bija 13 gadi. Pirmoreiz tāda hokeja Daniels ir rokā paņēmis, kad viņam bija 5 gadi, bet nacionāla līmenī 13. Yeah, and at that time I was using one game, but plenty of pucks. Maybe 20-30 un tad es izmantoju vienu galdu, bet man bija apmēram 20 tripas. Yeah, and I was doing the same thing over and over again until I made them the way I wanted to make them. Un es atkārtoju vienu un to pašu kombināciju tikreiz, kamēr man sanāk tā, kā es to gribēju panākt. I think when a player gets maybe 25 years old, it's not possible to sit by the game and play hour after hour. Ja tu spēlē pret kādu, kam ir 25 gadi, ja, tu nevari vienkārši tā, teiksim, kaut ko vecu darīt, tev jāizdomā kaut kas jauns, ja, kā tu vari viņu vinēt. Yeah, so nowadays I may practice maybe half an hour now and then, and I play tournaments and just to try to stay in shape. Stundiņu trenēties un, protams, piedalīties turnīros. Tas arī ļoti svarīgi, piedalīties turnīros, lai būtu pieredze. But I also have some things I don't think other players do. For example, I use some small balls instead of playing with one puck. I play with balls. Man vēl ir tādi triki, es nezinu, vai to dara citi spēlētāji. Piemēram, es trenējos ar tādiem, man ir tādas mazas bumbiņas, ko es pats izmantoju, jā, un es spēlēju ar tām bumbiņām. So if I should give an advice to young Latvian players is to invent some own methods to improve your game. Bet vispār, ja es drīkstu parekomendēt vai dot padomu Latvijas jauniem spēlētājiem, katram ir jāizdomā savu metodu un savus,
kā saka, ceļš, kā trenēties un kā gūt panākumus galda hokejā. Table hockey is a very fast game, so the thing is to be very fast between your hands and your brain. Jo galda hokejs ir ļoti ātra spēle. Tur ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekami ātra reakcija no rokām, kas aiziet no galvas, smadzenes, dod komandu pirkstiem, rokām, un tam mirklim ir jābūt ļoti īsam. I think everyone can practice with hands, but the problem is to practice your brain. You have trenēties ar rokām, bet problēma ir tieši trenēt savas smadzenes. Yeah, the thing is in the brain. Viss ir smadzenēs. That's about table hockey, but what's your profession? Bet kas jūs esat pēc profesijas? Well, back in my hometown in Sweden, I work as an assistant for politicians. Es esmu strādāju municipalitātē savā mazā pilsētiņā un esmu politiskais asistents. Jā, thank you, paldies. Tagad pāris jautājumi arī Pieram. Varbūt arī par lielo hokeju nedaudz. Cik viņam pazīstams ir Latvijas hokejs kā tāds? Es domāju, nevis galda hokejs, bet hokejs vispār. How much do you know about Latvian hockey? Well, the oldest memories that I have of Latvian hockey was when it was the old Russians had the old Soviet system. Kad vēl bija padomu sistēma jums laikam, es atceros. When 15 years ago Montreal Canadiens atpakaļ Montreal Canadiens komanda, they played one exhibition match in Riga. Paraugu maču Rīgā. Nu, laikam, vairs nebija mums padomu laika, ne, Gunnar? Nu, tas bija tā, uz robežas. Jā. Was not Soviet time, but that's it. It was near the end of Jā, nu, kaut kur ap to. Pierre, vai jūs zināt arī kādu no Latvijas hokejistiem tā tuvāk? Pierre, do you know some Latvian players also playing in NHL? Or? Well, I remember Sergei Zoltovs from, es atceros Sergei Zoltovs. When he played in Montreal. He was very good. Jo viņš spēlēja Monreālē, un viņš bija ļoti labs. Un, diemžēl, he was very good the time he played in Montreal. He was one of the best players. Viņš spēlēja Monreālē, viņš bija viens no labākajiem spēlētājiem. And Artur Serbei, which I kind of like very well. Es arī viņu esmu saticis vairākas reizes un arī pazīstu viņu ļoti labi. And Grigori Pantelejevs. Grigori Pantelejevs? Yeah. Jūs vēl tiksieties. You will meet Grigori, I think, tomorrow. Es domāju, ka viņš, bet tas ir vispār liels noslēpums, par to nedrīkst runāt. Jā, par to jo mūsu Latvijas izlases hokejisti ļoti atbalsta mūs arī un atnāks gan Grigorijs, gan varbūt vēl tam bija vēl kāds, bet tas ir klausītāji lūdzu nevienam neskiet. Lai man piedod man zviedru kolēģi šovakar, ka es viņiem nejautāšu par Latvijas lielo hokeju, jo man kaut kā vēl atmiņā tas 0-9 zaudējums. Nu pat Yeah, he told sorry that I don't ask about our big hockey because we lost 0-9 to Sweden. Yeah. Well, these things happen because one day Sweden can beat Latvia, you know, huge score, but it only takes one game. And maybe the same thing could happen in table hockey. Maybe Vēl viens jautājums būtiski par lielo hokeju. Kad tad beigsies beigās lokauts? When do you will stop your lockout? The NHL lockout? Lockout. To tell you the truth, I have second doubts because from what's being said in Quebec radio and television stations, okay, jo Kvebekā to, ko es dzirdēju televīzijā, something is in the works, you know, but kaut kas tur tiek strādāts, kaut kas tur piestrādāts, bet ir tāds still have second doubts, and I do have second doubts. Tomēr domā, kad būs tas otrais lokauts. Because it affects me as well, because since I work in the hockey rink, the Tik daudz, cik es strādāju tajā halē, tad tā arī ir. My work week has been reduced. Jo man arī tas darbs arī beidzās. Jā, nu, diemžēl mums beidzās laiks, arī līdz pēc dažām minūtēm Magnusam vēl jautājums. Cik tad tā federācija šobrīd jums ir stabila statūti, ir sakārtot? What is the situation with the federation, if we have statutes ready or not? Yes, we have written statutes for the International Table Hockey Federation. Tagad ir uzrakstīti tie statūti un now this weekend the representatives from all national federations will tieši Rīgā rīt praktiski visi pārstāvi no 26 valstīm, 24 parakstīs to statūtus. Tieši Rīgā. Jā, nu tātad vēlreiz atgādinu, lūdzu, Romāna, atklāšana notiks. Tātad atklāšana notiks rīt jau rīt piekdien,
18.30. Tas jaunajā halē daudz funkcionāli. Jā, daudz, kur jau ir uzcelta mums sen. Pirms apmēram 100 gadiem. Nu, apmēram tā, kaut kur 1910. tur 14. gads, redziet, mēs jau laicīgi visu sagatavojām. Tā ir Rīgas Tehniskā universitāte aktu zālē, no 16. līdz 18. būs reģistrācija, un 18.30 būs svinīga atklāšana, kur, kā es palūdzu jau nevienam neskiet, būs, es ceru, daudz no mūsu Latvijas izlases hokejistiem arī. Jā, tas būs ļoti interesanti. Tātad ieradīsies. Nu, mēs jau pateicām pāris vārdos Grišs ar savu kompāniju. Tā mēs varētu teikt. Var arī tā teikt. Tā būs tāda patīkama tikšanās. Un tad redzēsim, kurš labāk spēlē hokeju. Yes, but who will be the next world champion? Daniels or Ivars? I think Ivars will get the trophy. Kas būs nākošais čempions? Es domāju, kādreiz arī Ivars būs. Šaubu nav. Nu, ko es teikšu, sirsnīgi paldies, vīri, ka atnācāt uz studiju. Tik saspringtā laikā, gal galā čempionāts ir jau pie durvīm, rīt tātad svinīga atklāšana, sestdien un svētdien lielie mači. Cikos beigsies šīs sacensības? Kad mēs uzzināsim, kas patiešām būs jaunais pasaules čempions? Es domāju, kas būs jaunais čempions, mēs uzzināsim svētdien apmēram ap 19.30. Un tas būs tieši online, kā saucās, Ivar, tas online internetā varēs, online režīmā tas būs. Tātad man jāteic, lai dzīvo pasaules čempionāts galda hokejā, kurš notiks pirmo reizi Rīgā. Your opinion about Latvia and the first world championship. Ko jūs domājat, Daniel, par Latviju, par tas, ka pie mums būs pasaules čempionāts? This will be record-setting world championships. It will be the biggest table hockey tournament ever. Tas būs lielākais turnīrs, jo agrāk nepiedalījās tik daudz valsts un arī cilvēku. I'm just happy to be a part of it. Un es esmu laimīgs, ka esmu daļa no tā. 25 countries, yes? 25, maybe 26. Varbūt 26, varbūt 24, redzēsim rīt. Thank you. Tātad vēlreiz atgādinu, šovakar studijā bija Romāns Blumentāls, mūsu Hokeja federācijas prezidents, Ivars Viļķēns, mūsu izlases dalībnieks, pasaules čempions no Zviedrijas, Daniels Valens, Piers Šatanē, mūsu Kanādas viesis, un Magnus Bovijs, Zviedrijas federācijas un Startautiskās federācijas pārstāvis. Paldies, ar labvakar! Piespēle!